mana metode, viņi iekļauj dažādas plaknes. Principā es daudz strādāju ar tādām apzinātām metodēm, kur mēs labāk sākam, kā lai saka, laicīgāk un labāk sākam ieklausīties tajos mazajās sarkanajās lampiņās. Un mēs neaizējam līdz tam, ka tā jau tur ir vienkārši sirēnas un viss šausmīgi katastrofa. Ja? Tā kā tas atkal ir runa par tādu secīgu, ilgstošu darbu ar sevi, nevis brīnumu līdzekli. Ja? Elpošana par sevi, viņa nevienmēr mēs varam dabūt tā, es šitā izdarīju, un tagad es esmu super mierīgi, tur 5 elpas, un es pilnīgi pārslēdzu sevi. Tas tā nestrādā lielākoties, ja? Bet pakāpeniski strādājot ar sevi, kopumā, kā lai saka, sievietes jau to trauksmainību tā kā pagriež slēdzīt drusku zemāk un dzīvo jau drusku tādā mierīgākā plūdumā ar lielāku apzinātību, kas man ir vajadzīgs vai kas man nav vajadzīgs, vai kad es aiziet pārslodzē, kad man ir no tā jāizkāp, kad man ir jāparūpējas par sevi. Ja? Tas ir viens tāds, bet tagad runājot aizplūdu no tās domas, ko es tev gribēju teikt. Bet, tas ir par to, kā tas darbojās kopumā lielākoties, bet ja mēs runājam par tādām kā lai saka, trauksmēm un bailēm, tad ļoti interesanti ir tas, ka dažreiz strādājot ar elpošanu, sieviete tieši pamana to, ko viņa varbūt līdz šim nav pamanījusi, ka viņai ir daudz bailes un bažas un trauksme un viss kaut kas līdz tam ir bijis paslēpies zem miljonus darbiem, projekti, darba pienākumi, un es tikai maucu uz priekšu, un man vispār nav laiks apsēsties, un vispār nav laiks neko izdarīt. Jo te, kad tu strādā ar elpošanu, tu esi, kā lai saka, spiests piebremzēt savu ritmu un sakonektēties ar sevi. Un tad dažreiz ir pārsteigums par to, ka viss solīja, ka tā elpošana man iedos to nomierinošā. Un tad pēkšņi izrādās, es apsēžos, es taisu to praksi, ko visi teica, ka tā ir nomierinošā praksa, bet man nāk virsū trauksme, bailes un viss kaut kas. Un tad es arī mierinu tās mammas, cik iespējams par to, ka tā elpošanas tehnika nebija tā, kas tev pacēla to trauksmi. Tu pamanīji to, ko tu iespējams nebija pamanījis, tāpēc, ka tev vienkārši neiedeva ikdienā savu laiku tā apsēsties un sajust, kas tad tur īsti ar mani notiekās.